Man ir pensija zem 1000 eiro, bet Spraujums kundzei 3000 eiro. Lai šito paskaidro. Tālruņa numuru mūsu studijā 6722 888 6722 559. WhatsApp ziņas var sūtīt uz numuru 256 60 440. Mūsu mājaslapā arī var rakstīt ziņas. Labdien, brīvais mikrofons! Labdien! Ir tāds sakāmvārds. Kā kuģi nosauksi, tā tas peldēs. Ar to es domāju visus tos angliskos zīmolus, kuru Latvijai nodara tikai postu, bēdas un zaudējumus. Nosaukšu tikai dažus piemērus. Aviosabiedrība Air Baltica, Eiropas dzelzceļa līnija Rail Baltica, blēdīgie vēlēšanu Digital Gate, tur bija visādi konsultingi un silūšeni, un kā ķirsītas uz tortes blēdīga apbedīšanās firma Angel, kur blēdīgi miliči piegādāja mirkšo cilvēku datus. Tā kā ir jāsāk nopietna cīņa pret anglomāniju valsts mērogā, ir pēdējais laiks to darīt. Tā, klausītājs Gvido raksta, kāpēc nevar veikt iepirkums, kas būtu, piemēram, caur 1-2 kompetences centriem, teiksim, iepirkumu uzraudzības birojas vai jauns IT centrs. Reāli samazināt lokālo korupciju. Nebūs nauda jātērē nekādiem dārgiem konsultantiem. Par to jau tika runāts. Vēl klausītājs zvana. Labdien, brīvais mikrofons. Labdien! Te par Dombravu tiek runāts, ka vai, ko viņš briesmīgu ir izdarījis tur. Nepalielinās pabalstu bēgļiem un arī nefinansēs no valsts budžeta tādas organizācijas, kas palīdz nelikumīgi robežu šķērsot. Nu, kas tagad notiks? Es domāju, nekas nenotiks, jo salīdzinot ar to, kā trūcīgi dzīvo Latvijā vietēji latvieši pamatiedzīvotāji, tā saucamie bēgļi diezgan labi dzīvo. Ja viņi... Paldies! Vēl klausītājs mums zvana. Labdien! Brīvais mikrofons! Halā! Labdien! Gunārs no Rīgas! Man ir tāds lūgums, priekšlikums tautiešiem. Nu, palīdziet tam Titovu. Nu, viņš tāds cenšas nomelnot mūsu cerības, es domāju, Kulberga valdību. Nu, viņš katrā otrā teikumā lūdz, lai viņam dod līdzekļus. Nu, dodiet tam diezgan, lai viņš arī piebeidz to Kulbergu. Paldies! Nu, vēl cits zvans. Labdien, brīvais mikrofons! Labdien! Labdien! Es zvanu no Jūrmalas. Mani interesē, kur ir palikusi Agrita Grīnberga. Viņa vairs monopolu nevada, un tas ir ļoti slikti, tie pārējie ļoti vāji. Gribu atbildi. Paldies, Arita vairs nevada monopolu, to jūs pareizi ievērojāt. Tādas ir pārmaiņas Latvijas radio. Klausītājs Artūrs raksta, Igauņi savu vēlēšanu sistēmu uzrakstīja atvērtajā kodā. Viss var redzēt visu, izmaksas nav noslēpjamas, drošības problēmas tiek risināts ļoti labi. Arī Artūrs domā, ka varbūt Latvijā vajag padomāt par koda publicēšanu atklāti. Klausītājs zvana. Labdien, brīvais mikrofons. Jā, labdien. Viedokli abi, kaut kas ir labi. Labi ir tas, ka mums vienkārši tā kā tā jau tā lieta profesionāls, ja izzinājās pa visu pilsētu no gala punktam līdz gala punktam ar dažādiem transporta veidiem, jā, un vienmēr laicīgi, un vienmēr brīnišķīgi viss aiz loga, viss ir brīnišķīgi salonā, jā. Es varu salīdzināt, diezgan vecs cilvēks, es vēl atceros tos vecus ikārus, jā, dzeltenos, un kas tur darījās. Oi, paša centra, kad bija bardāks, kad, nu, ir ar ko salīdzināt. Tagad vienkārši tik skaisti, tik brīnišķīgi, vienmēr laicīgi, un tā gribu izteikt pateikties par to, ka, nu, Rīgas sabiedriskam tieši transportam, ka, nu, es, nu, vienkārši pirms savas aizraušanās, jā, izzināties, jā, lai papētītu, to neesmu redzējis nekad mūžā, jā, kur, piemēram, vakar biju Berģuciem, un tur var no autobusa loga pataustīt šo te Rīgas robežu, jā, tur redzams Rīga beidzas, jā, un tādas sētas. Nu, tā kā, ko gribu, to arī pateicu. Paldies par brīnišķīgo transportu, jā.
Paldies. Aija raksta, kruspunktā lūdzu runājiet arī par valstī būtiskām lietām, piemēram, par zemē nomesto naudu, jeb dažādo NVO uzturēšanu, kā arī robežsargiem, kas nespēja atturēt migrantus no robežas šķērsošanas. Katru gadu palielinās robežsargu skaits, attīstās tehnoloģijas, bet pārkāpēji, kā šķērsoja robežu, tā šķērso. Ko tad robežsargi dara? Jums droši vien nav īsta priekšstata, cik gara ir robeža un ka tur nevar nolikt robežsargu katrā punktā. Bet, robežsargi strādā par NVO. Mēs noteikti runāsim par to, kas notiek NVO sektorā. Klausītājs zvana, labdien! Labdien! Es jums gribu teikt, ka Kolbergs stājās partijās pēc Siliņas krišanas. Viņš pateica, ka viņš uzvarēs vēlēšanās, kad viņš paņems savā partijā Šleseri. Tā kā lūdzu domājiet, par ko jūs balsojiet. Pa Kolberga kungu, ko viņš teica. Jā, pati dzirdēju. Jā, paldies. Es neko tādu neesmu dzirdējusi. Klausītājs raksta, tā vietā, lai reiz gadā taisītu lampu, prātīgi būtu katrā pilsētā kādā parka stūrī atvēlēt vietu, kur runas un sarunas varētu notikt cauri gadi, gan organizētas, gan brīvas. Visas iespējas. Lampa ir cilvēku iniciatīva, un valsts jau neorganizē to lampu. Tā kā tie ir uzņēmīgi cilvēki, kas to darīja, par tam sarunām parkos tur arī var kāds uzņemties un darīt. Klausītājs zvana, labdien! 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 Es arī gribētu iesaistīties diskusijā par monopolu. Paldies Aritai Grīnbergai par ilgstošo darbu, un viņas balss ir ļoti patīkama, taču jaunie vadītāji ir saturiski varbūt bagātāki, mūsdienīgāki un ir ko klausīties. Tā kā ir labi gan arī tas darbiņš, gan arī tagad Kārlis ar Elīnu, ko dara. Paldies jums! Paldies! Jā. Agnes arī raksta, vai tas nav dīvaini. Dažiem klausītājiem liekas, ka konkrētiem žurnālistam raidījums jāvada mūžīgi. Elīna Baltskara ir brīnišķīga monopola vadītāja. Interesanti klausīties. Tā, mums vēl klausītājs zvana. Brīvais mikrofons, labdien! Halo, labdien! Labdien! Lai visiem ir skaista saulaina diena. Es domāju, ka labi, ka to Aivar atslēdz. Viņš saka, izprovocē visu. Tūkša runa. Vienreiz tik vajag beigt viņu klausīties un pieslēgt. Paldies! Jā, vēl mums zvana. Labdien, brīvais mikrofons! Labdien! Labdien! Godīgi sakot, ārā ir briesmīgi karsts. Man jau patīk, karstais laiks, bet bišķi pa daudz, ne? Bišķi pa daudz, nekas. Sagaidiet nākamnedēļ, tad vairs nebūs karsts, tad būs atkal vēsāks. Labi, vēl brīvais mikrofons. Labdien! Halo? Dzirdu savu atbalsi, nedzirdu, ko cilvēks saka. Labdien! Labdien! Te Aivars. Paldies Kolbergam un Dombrovam. Tie ir īstie latvieši, kas tiešām aizstāv savus tautiešus. Nevajag atļaut tiem migrantiem. Jauni vīrieši spēka gados. Cīnīties par savu zemi, nevis braukt uz Eiropu un prasīt, ka ubagiem nauda bez darba strādāt. Lai strādā viņi, lai pelnīja maizīt, tas zināt, kā pelnīt naudā, nevis uz citu rēkas dzīvot. Jā, bet tomēr Kolberga kungam ir mazliet cits uzvārds nekā rakstniekam Kolbergam. Klausītāja Eva raksta, eksprezidentiem mēnesī izmaksā aptuveni 43 000 eiro gadā, 500 000, bet bērns pie bezmaksas zobārsta nevar tikt. Vējonis tik jauns vēl. Savukārt Kata raksta, uzaicināt studijā cilvēkus, kas gadu desmitiem veic IT iepirkumus, kamēr Eiropas Savienības pārstāvis norādīja, ka tur ir noziedzīgs grupējums, kas kontrolē visus valsts IT iepirkumus. Tajās valsts struktūrās tur jau var būt milzīgs pietiekoši liels pārmaiņas. Un tā nav, ka mēs aicinām tos pašus cilvēkus, uz kuriem kristu aizdomu ēna. Labdien, brīvais mikrofons! Labdien! Labdien!
Es esmu neredzīgs. Galīgi neredzu, kā es varu to sarakstu salasīt. Es nezinu nemaz, kas tur ir. Jūs par vēlēšanu? Prokrieviskie. Jūs par vēlēšanu sarakstiem runājat? Jā. Jā. Un kā jūs tiekat galā šajā situācijā? Nekā netik. Jūs neiet balsot šī iemesla dēļ, ja? Jā, nu es neredzu galīgi. Neredzu ne salasīt, kas tur sarakstā ir, nezinu, kur ir prokrieviski, kur ir. Jā, patiesībā tā ir milzīga problēma, bet es pat nevaru iedomāties, kā to var atrisināt. Nē, droši vien, ka varētu arī padomāt par vēlēšanu biļeteniem cilvēkiem, kur neredz, un to kaut kā īpaši nogādāt, jo viņu vēlēšana tiesības ir ļoti būtiski ierobežots. Viņi nevar pārliecināties, pat ja kādam paprasa, lai iemet viņu vietā biļetenu, ka tas būs tas biļetens, ko viņš gribēja. Nu vēl klausītājs zvana. Labdien! 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 Halo! Esat ēterā? Halo! Esat ēterā? Jā, labdien! Es gribēju pateikt par to, ka zvanīju uz 112 un ziņoju, ka virs Jūrmālas pilsētas es esmu ievērojusi katru dienu lido. Ar neapbruņotu aci var redzēt lidmašīnas. Un viņas mēdz būt izkrāsotas Krievijas karoga krāsā. Varbūt arī nē, un varbūt arī ļoti bieži, ka jā. Nu, un man atbildēja, ka tiks nodots policijai tas. Un tomēr arī cilvēks man pateica, ka tās lidmašīnas noteikti ir reģistrētas Latvijā. Man būtu tāds jautājums. Tās ir tādas mazas lidmašīnas vai lielas? Viņas ir normālas. Viņas nav tās ar to balto asti, nē. Parastas lidmašīnas normālas. Tā kā tās privātās lidmašīnas, kuras zemu lido, vai tās ir lielie aviolaineri, kas lido no valsts uz valsti? Tās nav tās lielās, kas ļoti augsti lido, bet es viņu varu redzēt, viņas ir... Es nezinu, man liekas, ka tā agrāk padomu laikā arī tikai tādas arī vien bija. Un šitās nav tās, kas tā ļoti zemu un tās nav tādas mazās lidmašīnītes. Viņi katru dienu lido virs jūrma un viņas vairāk reizes. Lūk tā. Un te man... Tāds jautājums, un vēl man... Jā, diemžēl man ir jāpārtrauc, jo mums tūlīt laiks beigsies, un lidmašīnu jautājumu mums arī neizdosies tā noskaidrot. Nezinu, varbūt tās ir kādas franču lidmašīnas, jo tur jau tās krāsas arī līdzīgas. Bet paldies, ka padalījāties. Brīvais mikrofons izskan un raidījums Krustpunktā arī šodien izskan producenti Ilza Aginti, joprojām šonedēļ, bet studijā bija Mārija Ansone. Visu labu!